par to, ka jau diezgan daudzus gadus uz zemes notiek dažāda veida stihijas. Plūdi, vētras, vulkāna izvirdumi un visādas tādas lietas. Kāpēc tagad tas notiek vairāk nekā varbūt kādreiz vairākus gadus atpakaļ? 10 gadus atpakaļ, es varētu teikt. Planētu var salīdzināt kā cilvēka ķermenis, ka mūsu organisms saslimst. Mums jau arī ir iesnas, klepus, karstums, drūdzis. Vai tā nav? Un tieši tāpat notiek arī ar planētu. Un, diemžēl cilvēks ir tā pārcentusies attiecībā uz Zemi, uz planētu, uz dabu, ka daba ir tik ļoti piesārņot, varētu teikt, viņa pat saindējies organisms. Un tādā veidā viņa no tā atbrīvojās. Viņa ir kā slims cilvēks, kurai ir klepus, iesnas, karstums, drūdzis. Un dabas stihijas ir tās izpausmes. Vulkāns tādā veidā viņa atbrīvojas no savu karstumu, kas viņā ir iekšā zemes centrā. Zemestrīces, tas ir drudzis. Viņa atbrīvojās no karstumiem. Vētras, cunāmi, arī, kad klepojam, mēs taču arī ievalkam dziļāk elpu un nāk ārā lielāki joni. Tas ir tieši tas pats. Zemei, planētai, dabai ir vajadzīgs laiks arī, lai viņi atveseļotos, lai atbrīvotos no saindēšanās, no slimībām un lai atveseļotos. Tā kā būsim pacietīgi. Ko mēs varam darīt? Kā mēs varam zemītei palīdzēt? Mēs vienkārši varam pavisam vienkārši vai meditācijas vai vienkārši domās sūtīt viņai savu mīlestību. Domās viņu apskaut, samīļot, cieši un sūtīt savu mīlestību. Un tā mēs palīdzēsim mūsu zemītei atveseļoties daudz ātrāk, mīļie. Ja mīlat savu zemīti, reizēm, kad nav ko darīt, vienkārši iegrimstiet drusku savās domās par zemīti, padomājiet par viņu, samīļojiet, cieši apskaujiet un novēliet viņai atveseļoties pēc iespējas ātrāk. Ja atveseļosies mūsu zemīti, atveseļosimies arī mēs par mūsu mīļo zemīti.